Un mums arī kā draudzē, mums pienākas viņu godināt nevis tikai tad, kad mēs sanākam kopā, nevis vienreiz nedēļā, vai dažādos pasākumos mēs nodziedam dziesmas priekš viņu, bet mums pienākas viņu godināt nemitīgi, arī ar savām dzīvēm. Kā ar romiešiem vēstulē teikt, noliekot savu ķermeni par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri. Šis būs ļoti vienkāršs, nebūs vispār nekā jums jauna, būs tikai zināmas lietas un ļoti noderīgas lietas. No 8. līdz 14. pantam. Atcerieties, tas ir redzējums, kur Jānis redz Dieva troni, un viņš redz arī dažādas būtnes tur apkārt, un te viņš arī 5. nodaļa sākas ar to, ka viņš redz grāmatu, ka ir grāmata rokās vienam no tam, kurš sēž uz troņa, Dievam, un ka ir kāds, kurš var atvērt šo grāmatu. Sākumā neviens nevarēja atvērt, kad eņģelis pasludināja un meklēja, vai ir kāds, kurš ir cienīgs atvērt, un neviens neatradās. Bet tomēr beigās bija šis jērs, jeb lauva. Un tad noteikti tas, ka viņš nāk pie šajā troniņa, un viņš ņem šo grāmatu no viņa labās rokas. Un tad tālāk es izlasīšu no 8. līdz 14. pantam par to, kas notiek. Pirms viņš atver vēl grāmatu. Viņš tikai paņēmis. Un kad viņš bija ņēmis grāmatu, 4 zvēri un 24 vecēji krita zemē jēra priekšā, ik viens no tiem ar arfām un zelta kausiem, smaržu pilniem, kas ir svēto lūgšanas. Un tie dziedāja jaunu dziesmu sacīdami: Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tiki nokauts un mūs esi izpircis Dievam caur savām asinīm, no ikvienas cilts un mēles un ļaudīm un tautas. Un mūs esi darījis mūsu Dievam par ķēniņiem un priestariem, un mēs valdīsim uz zemes. Un es lūkojos, un es dzirdēju daudzu eņģeļu balsi apkārt ap troni un zvēriem un vecajiem, un to skaits bija 10,000 reiz 10,000 un 1000,000, sakot ar skaļu balsi: Cienīgs ir jērs, kas tika nokauts, saņemt spēku un bagātību un gudrību, un stiprumu, un godu, un godību, un svētību. Un ikvienu radījumu, kas ir debesī un uz zemes, un zem zemes, un tādus, kas ir jūrā, un visus, kas ir tajās, es dzirdēju sakām: Svētība un gods un godība un spēks, lai ir tam, kas sēž uz troņa, un jēram mūžīgi mūžam. Un 4 zvēri sacīja Āmen. Un 24 vecēji krita zemē, un pielūdza to, kas dzīvo mūžīgi mūžam. Āmen. Šis ir redzējums par to, kad Jēzus ir ņēmis šo grāmatu, un kas tad notiek, un kā mēs redzam visas grupas, ko viņš redz, dažādas šīs grupas, kas ir apkārt ap troni un vēl tālāk, viņi visi slavē jēru. Viņi slavē, viņi pagodina. Un ja mēs atkāpjamies nedaudz atpakaļ, tad šis redzējums par troni, kas tur atspoguļots? Tas ir valstības tronis, no kurienes Dievs valda. Un apkārt arī šie 24 vecēji, kas arī ar kroņiem, kur viņi atspoguļo, ka viņi ir ķēniņi. Tas bija redzējums par draudzēm, par viņa valstību. Un tas ir redzējums par viņa patiesajām draudzēm, jo daudzas draudzes ir izveidojuši cilvēku laika gaitā, sākot ar katoļiem, pēc tam protestantiem un daudz dažādas citas sektas. Bet tās ir draudzes, kuras viņš izveidoja un kurās viņš ir ķēniņš. Un te šis tronis debesīs, un tad jau zināt, kā Jānis arī sludināja, ka nāk debesu valstība. Un šīm draudzēm pienākas godināt jēru. Pienākas godināt jēru un slavēt viņu nemitīgi, kurš mira mūsu dēļ. Un ja mēs skatāmies uz mūsu dzīvēm, un mums arī kā draudzē, mums pienākas viņu godināt nevis tikai tad, kad mēs sanākam kopā, nevis vienreiz nedēļā, vai dažādos pasākumos mēs nodziedam dziesmas priekš viņu, bet mums pienākas viņu godināt nemitīgi, arī ar savām dzīvēm. Kā ar romiešiem vēstulē teikt, noliekot savu ķermeni par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri. Un arī mums jāgodina un jārāda citiem, kā viņš ir godināms. Un te jūs redzēsiet 3 dažādas kategorijas, kas viņu godina, kas viņu slavē un kā tas izpaužās. Un visi piemin to, kas viņš ir un ko viņš ir darījis. Ka viņš ir šis jērs. Ka viņš ir šis jērs, kuru Dievs ir sūtījis par glābšanu visai pasaulē. Un to arī mēs apskatījām pagājušajā reizē, ka viņš ir šis pestītājs.
gan viņš ir uzvarējis nāvi, grēku un elli, gan arī viņš ir šis pestītājs, kas ikvienu no mums var pestīt, no mūsu grēkiem palīdzēt. Pirmkārt, kas tad viņu slavē? Pirmkārt, mēs redzam šie vecai un zvēri. Ja jūs atceraties, tad tie atspoguļo šo draudzi, kas ir ap Dieva troni. Viņi ir vistuvāk Dieva tronim, viņi kalpo Dievam. Viņi bija šie ķēniņam priesteri, jo viņi bija baltos tērpos ar zelta kroņiem uz galvas, un viņi atspoguļo šo ķēniņam priesteru amatu. Un tad tur rakstīts tā, ko viņi dara. Pirmkārt, viņi krīt zemē. Ik viens no tiem ar arfām un zelta kausiem, smaržu pilniem, kas ir svēto lūkšanas. Viņi ziedo to, kas viņiem ir, to, ko viņi var ziedot. Viņi ziedo lūkšanas, viņi ziedo dziesmas. Viņiem ir šīs arfas. Arfas ir instruments, ar ko spēlē mūziku, un tas ir viens no tādiem instrumentiem, kas pārsvarā Bībelē arī bieži vienkārši simbolizēja vispār mūzikas instrumentus kā tādus, un arī dažkārt vienkārši stīgu instrumentus. Un te viņi spēlē viņam dziesmas, viņi dzied viņam dziesmas. Un otrs, viņi ziedo kausus pilnus ar smaržām, kas ir svēto lūkšanas. Un tas ir tas, ko mēs arī ziedojam viņam, kad mēs nākam šeit. Mēs ne tikai nākam, lai cits citu uztaisītu, kas ir ļoti svarīga daļa, un cits citam palīdzētu, pamudinātu, paskubinātu, bet arī, lai mēs slavētu Dievu, ziedotu viņam šīs lūkšanas. Kā mēs skatījāmies, ka tās ir viņam kā salda smarža, un Bībelē to daudzkārt runā. Un tālāk mēs redzam, ko viņi dara, un tie dziedāja jaunu dziesmu sacīdami. Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tiki nokauts, un mūs esi izpircis Dievam caur savām asinīm no ikvienas cilts un mēles un ļaudīm un tautas. Un mūs esi darījis mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, un mēs valdīsim uz zemes. Tas ir tas, ko viņi dzied. Viņi saka, ka viņš ir cienīgs, jo viņš ir izpircis. Arī pirmajā nodaļā, kad Jānis pierakstā šo atklāsmes grāmatu, viņš saka, ka Jēzus ir darījis mums par ķēniņiem un priesteriem, un arī līdzīgā vārdiem viņš teica, ka kurš mūs ir mazgājis no mūsu grēkiem savās paša asinīs. Par Jēzu ir rakstīts, ka viņš nāca un viņš uzvarēja grēku. Tā, kad Dievs radīja cilvēku, Dievs viņam deva varu pār šo zemi, bet cilvēks krita grēkā, tā teikt, viņš sagrēkoja, un grēks, kad caur grēku ienāca nāve, viņš mira. Un pirmais Ādams mira grēka seku dēļ, tāpēc, ka grēks viņu uzvarēja. Otrais Ādams, šis Jēzus, kurš nāca, un kurš arī šis Jērs, viņš nāca, lai izpirktu no grēkiem, viņš uzvarēja, un tāpēc viņš arī cienīgs. Jo viņi meklēja, kurš ir cienīgs visur, viņi skatījās apkārt, kurš ir tas cienīgais, un neviens neatradās, bet Jērs atradās, jo viņš bija uzvarējis, viņš nāca kā cilvēks, viņš piepildīja Dieva likumu, un viņš uzvarēja grēku, viņš uzvarēja nāvi. Un te arī rakstīts, ka viņš glāb no jebkuras cilts. Viņš uzskaita dažādus veidus, kā to var pateikt savādāk. Cilts, mēles, ļaudīm tautas. Principā visu veidu cilvēku grupas, kas ir uz zemes. Jēzus glāb no ikviena. Un uz šīs zemes nav nevienas pamestas cilts. Dievs zina visas. Mums dažkārt liekas, ka tie, kas ir džungļos, vai tie, kas ir, kur vēl tūkstnešos, varbūt Sibīrijā, varbūt vēl uz kādām maz apdzīvotajām salām, ka viņi ir tā kā pamesti, tāpēc, ka viņiem nav šīs mūsu civilizācijas, viņiem varbūt nav tās ziņas, ko mēs esam dzirdējuši, un tāpēc viņi nezina par Dievu. Bet Jēzus glāb no ikvienas cilts, viņam nav pamesto ļaužu. Ja jūs zināt, senos laikos nemaz Bībele nebija pieejama. Lielāko daļu pat civilizācijas laika lielai daļai tautu cilšu nav bijusi nekad Bībele. Viņam nav bijusi. Un tik un tā Dievs var no viņiem glābt. Jo viņiem ir liecība par šo radību, viņiem ir liecība par to, ko Dievs ir devis, ka viss ir Dieva radīts. Viņos iekšā ir sirdsapziņa, kas liecina par Dievu. Un viņi var zināt, ka ir Dievs. Viņiem acīm redzami visur apkārt ir liecība par Dievu, bet viņi paši noiet uz pagānismu. Kā, piemēram, Latvijas tauta. Viņi it kā dzīvoja tālu no Izraēlas, un varētu teikt, viņiem nebija Bībeles, bet viņiem bija viss par Dievu zināms. Romiešiem vēstulē saka, ka viss, kas jāzina par Dievu, viņiem ir zināms.
Bet latviešu tauta aizgāja uz šiem pagānu dievībām, un pērkoni, un laimiņas, un māras, un visādi citi. Bet arī Dievs no latviešiem glāba, no jebkuras citas tautas viņš ir glābis cilvēkus. Dievs ir spēcīgs glābt jebkuru. Pat ja nav tur bijis neviens sludinātājs, pat ja nekad tur Bībelē nav bijusi. Dievs var izglābt cilvēku, tāpēc, ka viņa gars ir spēcīgs uzrunāt jebkuru cilvēku. Ja cilvēks ir gatavs atvērt savu sirdi, Dievs viņu labprāt glābi. Un arī Pāvils, kad viņš sludināja atēniešiem, viņš teica, ka viņš ir nolicis cilvēkus visās malās, katru savā vietā uz zemes, lai tie meklētu Dievu. Lai tie meklētu Dievu. Mēs zinām, ka mēs dabīgi nemeklējam Dievu. Dievs ir tas, kurš mūs velk uz glābšanu. Bet viņi cilvēki var saredzēt Dievu, var sajust visu viņa šo radību, ko viņš radījis. Un Dievs tātad glāb no visurienes, no visām malām. Tā, ka mēs nonāksim pie Dieva, tad mēs redzēsim no visu veidu cilvēku. Es nezinu, vai viņiem būs vēl kaut kāda raksturīgā iezīme no tā, kas viņiem bijuši šeit uz zemes, bet viņi būs no visām tautām, no jebkurā tas cilts. Bet vēl vairāk šeit parādīts, ka šis evaņģēlijs, ja valstības evaņģēlijs ir sludināts visā pasaulē, jo Jēzus teica, ka šim evaņģēlēm jātiek sludinātam starp visām tautām. Jo pirms tam arī cilvēki tika glābti visās malās. Piemēram, kā šeit austrumu gudrie zināja par to, ka viņam jānāk uz Jūdeju pielūgt šo jūdu ķēniņu. Tāpēc, ka Dievs viņiem bija atklājis. Viņi, iespējams, te bija ķīnieši, varbūt kaut kādi citi. Viņi zināja par to, viņi bija no Dieva saņēmuši gudrību. Dievs viņiem bija atklājis šo. Bet pat viņiem nebija nekādas bībeles, viņiem nebija nekā tāda. Bet Dievs atklājās visādās malās cilvēkiem, jo viņi grib to pieņemt. Bet vēl vairāk šis evaņģēlijs, kurš pēc Jēzus nāves tika sludināts visur apkārt, Jēzus teica, ejiet un sludiniet visām tautām. Un te ir parādīts, ka šis evaņģēlijs ir sludināts visām tautām, jo šie cilvēki, no visām grupām ir kādi cilvēki, kas ir pievienojušies viņā šai valstībai, viņa draudzēm, kļuvuši par priesteriem un ķēniņiem. Un arī Jēzus apsolīja, ka šis evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē. Viņš to pieminēja, piemēram, arī tagad šī Marija mazgāja viņam kājas ar asarām. Un citās vietās arī norādot to, ka viņš tiks stāstīts visur apkārt. Vēl es nedaudz gribēju jums īsi uzsvērt. Tas vēl nav tik svarīgi, bet dažkārt cilvēki, zināt, mūsdienās ir šī mācība par mēlēm, runāšanu mēlēs. Un tagad ir pieminēts vārds mēle, tad viņas dažkārt cilvēkiem ir izveidojis tāds priekšstats, ka tas ir runāts par šo nesakarīgo runāšanu. Bet te ir vienkārši vēl viens piemērs, kas vienkārši parāda, ka tas ir runāts par kaut kādu cilvēku grupu, kas runā noteiktā valodā. No ikvienas cilts un mēles un ļaudīm un tautas. Tas tāpat kā teikt valodas. Bet mēle ir vienkārši tas orgāns, ar kuru tu runā. Un tāpēc Bībele tā runā. Nav runāts par kaut kādu nesakarīgu runāšanu, protams. To jau visi arī saprot šeit. Un te viņš saka, ka tie 24 zvēri, 4 zvēri saka, tu mūs esi darījis par ķēniņiem un priestariem. Tas ir tagadnes formā. Bet tad viņš saka, un mēs valdīsim virs zemes. Tā ir nākotnes forma. Lai arī mēs esam ķēniņi un priestari, valdīšana notiks tad, kad Jēzus nāks atkal. Tad, kad būs šī 1000 gadu valstība, un tur arī ir teikts, ka tie, kuriem būs daļa pie šīs pirmās augšām celšanās, viņi varēs valdīt pār zemi 1000 gadus. Un arī šis punkts ir svarīgs, tāpēc, ka daudzi tā saucamajā kristietībā māca, ka mēs valdam tagad. Un no turienes arī daudzas šīs mācības, jūs zināt, kur ir šī pavēlēšanas mācība, tu vienkārši pavēli kaut kādai lietai, un viņai jāaiziet no tavas dzīves, vai arī tev ir jāpliecina, ka tu esi valdnieks, tev ir jāakceptē šī identitāte Kristu, un visādos veidos viņi to māca. Šī pozīcija, šī lieta, ko Dievs mums ir devis. Bet tā nav patiesība, mēs tagad vēl nevaldam tādā veidā. Mēs esam Kristus valstībā, bet viņa valstība vēl nav pa visu pasauli. Viņa valstība ir pagaidām tikai viņa draudzēs. Tātad tā doma ir tāda, ka mēs esam glābti, un tad, kā viņš mums dod šo glābšanu, tad mēs kļūstam par valdniekiem, un mēs šeit valdam. Un tiklīdz tu sagrēko, tā tu nevaldi šajā garīgajā pozīcijā. Un tāpēc es pateikšu, ko šī mācība dara cilvēkā. Viņš saka, ka tad, kad tu grēko, tu neesi Kristū, tu nevaldi. Bet kurš gan grib teikt, es neesmu Kristū un es nevaldu? Līdz ar to viņi slēp savu grēku. Šie sekotāji, viņi slēp savu grēku un viņi nerāda nevienam savu grēku. Un tāpēc, ka
Jo tajā brīdī, kad viņi pateiks, esmu grēkojis, man ir kādam jātainojas, tad viņi pateiks, es neesmu valdnieks, bet viņi visu laiku turās pie tā, ka viņi ir valdnieki, viņiem ir jāvalda un viņi pavēl visām lietām, lai tās notiek tā, kā viņi to grib. Bet Pāvils, piemēram, teica korintiešu vēstulē, nu jūs esat pieēdušies, nu jūs esat bagāti, jūs esat valdījuši kā ķēniņi bez mums. Un es gribētu no Dieva, lai jūs valdītu, lai arī mēs varētu valdīt ar jums. Viņš saka, ka viņi jau ir meklējuši valdīt. Dievs mums nav vēl noteicis šajā pozīcijā, kur mēs esam draudzes, tā teikt, laikmetā. Mums nav vēl šī valdīšana. Mēs esam pakļauti apkārtējām ciešanām. Mēs nevaram vienkārši pavēlēt bēdām aiziet prom, velns pazūdi un tas viss vēl paliek šeit uz zemes. Bet viņš mums ir apsolījis, viņš mums devis šo apsolījumu, ka tie, kas būs cienīgi, tie varēs valdīt kopā ar viņu. Ja jūs atcerieties, mēs studējām 1, 2, 3 nodaļu atklāsmes grāmatā. Viņš teica, tas, kas uzvar, tas iemantos visas lietas, vai arī kā tas, kurš uzvar, tas varēs valdīt, sēdēt kopā ar mani un valdīt kopā ar mani. Tas vēl nav noticis. Bet es gribēju vēl vienu lietu pieminēt saistībā ar šo, kā šie 4 zvēri un 24 vecai godina Jēzu, un viņi ir šo draudžu atspoguļojums debesīs, kur Jānis redz, kā tas izskās pie troņa. Ka tas patiesībā šis, ko mēs redzam, kur viņi katreiz parādās, un viņi saka, tu esi cienīgs, tu esi varens, tu esi tāds, un viņi godā viņu, ka tas nav nekas unikāls atklāsmes grāmatai. Patiesībā viss caur Bībelē, tie, kas viņam patiesi kalpo, viņa līdzīgiem vārdiem viņu godina. Piemēram, 96. psalmā teikts, dodiet tam kungam, ak jūs ļaužu radi, dodiet tam kungam godību un stiprumu. Un, ja esat pamanījuši vēstulēs, dažkārt Pāvils un citi raksta, kad viņi pabeidz kaut kādu domu, viņi, tā teikt, iztēlojas par Jēzu vai arī domā par Jēzu, viņi tā slavēts, lai viņš ir godināts un lai viņam ir gods un slava mūžīgi mūžam vai kaut kādā citos vārdos viņu pagodina. Līdzīgā veidā kā šie 4 zvēri, 24 vecai. Piemēram, 1. Timotejam 1.17. Tas ir nodaļas vidus. Bet viņš saka, tad lai ķēniņam mūžīgam, nemirstīgam, neredzamam, vienīgajam gudrajam Dievam ir gods un godība mūžīgi mūžam. Amen. Viņš domas vidū, viņš atcerās slavēt un godāt vareno Dievu. Arī 6. nodaļā, tajā pašā vēstulē, 16. pantā, viņš saka, kuram viena ir nemirstība, mājojot gaismā, kurai neviens nevar tuvoties, kura neviens nav redzējis, nevar redzēt, kuram lai ir mūžīgs gods un vara. Āmen. Pēteris arī rakstot par to, kādas dāvanas mums draudzē jāizlietot 4. nodaļā 1. vēstulē, 11. pantā saka, lai Dievs visur var tik pagodināt caur Jēzu Kristu, kuram lai ir slava un valdīšana mūžīgi mūžam. Āmen. Tas ir tā, ka mēs vienkārši runātu par lietām, ko Dievs mums ir darījis, un mēs viņam teiktu slavēts, lai ir viņa vārds, lai viņš tiek pagodināts, lai viņam ir gods un slava mūžīgi mūžam. Tas ir apmēram tā, arī šie 24 vecēji, viņi redz, ko Jēzus dara, un viņi metās viņu slavēt, pieminēt, ko viņš ir darījis par viņa žēlastību. Un tā ir pirmā grupa, ko mēs redzam, tie ir vistuvāk tronim. Šie 4 zvēri un šie 24 vecēji. Jā, pat tur bija rakstīts, ka šie 4 zvēri ir viņi tā kā iekšā tronī un apkārt tronim. Tā ir šī pirmā grupa, kas slavē Dievu. Otrā grupa, ko mēs redzam, ir eņģeļi. Un es lūkojos un dzirdēju daudzu eņģeļu balsi apkārt ap troni un zvēriem un vecajiem. Tātad ir šī iekšējā grupa, ir tronis, ir šī iekšējā grupa ar 24 zvēriem, vecajiem un 4 zvēriem, un tad ir eņģeļi apkārt. Daudz eņģeļi. Un viņš saka, šis skaits izskatās līdzīgs tam, kā dažkārt Leo saka skaitļus, bet tā ir domāts. Varbūt tas, kā man liekas, Jānis vienkārši gribēja aprakstīt, ka viņi ir neskaitāmi daudz. Jo viņš teica, 10 000 reiz 10 000 un 1000. Tas ir milzīgs skaitlis. Miljoni. Bet, es nezinu. Es domāju, ka viņš vienkārši redzēja milzīgu skaitli. Viņš saka, sakot ar skaļu balsi, cienīgs ir jērs, kas tika nokauts, saņemt spēku un bagātību un gudrību un stiprumu un godu un godību un svētību. Šeit eņģeļi viņu slavē. Tāpat kā šie 24 vecēji. Un ko par eņģeļiem ir vērts pieminēt, ir tas, ka jaunajā derībā ir rakstīts, ka viņi arī ir iesaistīti valstības darbā. Mēs esam viņa valstība, kas esam ap viņa troni, un mēs esam nākuši tuvu viņa tronim, bet arī viņa eņģeļi ir apkārt.
piemēram, korintiešu vēstulē rakstīts, ka sievai jābūt varai uz galvas eņģeļu dēļ. Eņģeļi skatās, vēro vai uzmana mūs, es nezinu. Tāpatās arī Jēzus teica par saviem mācekļiem, ka viņu eņģeļi vienmēr redz tēva vaigu debesīs. Pēteris saka, ka eņģeļi vēlas ieskatīties tajās lietās, kuras jums tiek sludinātas. Un citādos veidos arī mēs jaunajā derībā redzam, ka eņģeļi ir ļoti iesaistīti tajā, kas notiek. Eņģelis, piemēram, Pēteri izglāba no šī cietuma, kur viņš bija cietumā. Eņģelis bija tas, kurš viņam atvēra durvis un izveda viņu ārā un aizveda projām. Un arī Pāvilu, piemēram, kad viņš bija jūrā, viņam bija galīgi traki gāja un tur bija milzīga vētra. Rakstīts, ka tā kunga eņģelis piestāja un viņš man sacīja. Tā kunga eņģelis man šonakt sacīja. Un Filipam eņģelis viņu vadīja iet pie šī Einuha un stāstīt, kas iet runāt ar viņu. Tā mēs redzam, ka eņģeļi ir iesaistīti valstības darbā. Viņiem nav dots tas pats uzdevums, kas mums šeit uz zemes, bet viņi palīdz. Arī mēs atklāsmes grāmatā redzējām, kur tur ir runāts arī par eņģeļiem kā šiem te draudzes kalpotājiem, bet tajā pašā laikā arī eņģeļi citādos veidos. Viņi ir iesaistīti visā tajā, ko Dievs dara. Arī pie Jēzus kapa viņi bija un paziņoja šīm sievietēm, parādījās, paziņoja to, ka viņš ir augšām cēlēs, ka viņš šeit nav. Un te arī viņi slavē kopā ar visiem pārējiem. Un ja nu kas grib pieminēt, ka eņģeļiem nekur nav pieminēts, ka viņiem ir spārni, nekur nav pieminēts, ka viņiem būtu gari mati, kā sievietēm. Viņi neizskatās arī kā sievietes, kā daudz to attēlo. Ir Bībelē visur, kur viņi pieminēti, viņi ir pārsvarā baltās, garās, spožās drēbēs, un viņi izskatās kā vīrieši. Un arī eņģeļi vēl viena interesanta lieta šeit, ko mēs redzam, ka viņi nedzied to pašu, ko dzied tie pārējiem. Tie dziedāja, tu mūs esi izpircis. Eņģeļi nesaka, tu mūs esi izpircis. Viņi vienkārši slavē Jēzu, tāpēc, ka viņi nav izpirkti. Viņi nav tas pats, kas šie 24 vecēji un šie 4 zvēri. Viņi ir pavisam cita grupa. Viņi nepiemina šo faktu, ka viņi būtu izpirkti, jo viņi vienmēr bijuši pie Dieva troņa. Cik vairs noprast, tad eņģeļiem pavisam cits liktenis, tā teikt. Jo tā, kad Dievs radīja cilvēku, viņš viņam, cilvēks, kad viņš sagrēko, Dievs deva viņam iespēju atgriezties. Es nezinu, vai eņģeļiem ir dota iespēja atgriezties. Man izskatās, ka nav. Viņi tie, kas grēkoja, viņi tika nomesti zemē. Un tad tie, kas ir debesīs, sanāk, ka viņi negrēkoja. Viņi bija vienmēr paklausīgi Dievam. Viņiem ir citādāks stāvoklis. Un eņģeļi ir gari. Viņi nekad nav bijuši šajā miesā. Jēzus arī teica, ka viņiem nav šāda miesa, jo kad mēs būsim pagodinātā ķermenī, mēs būsim kā eņģeļi. Viņš saka, mēs nevarēsim precēties vai ko tādu darīt. Bet eņģeļi ir gari. Un eņģeļi ir tie, kas pastāvīgi arī godina Dievu. Ne tikai šie te, kas ir vistuvāk, un kuriem tas ir daudz ciešāk varbūt, jo mēs esam tie, kuri zinām, kādi mēs bijām slikti un ko Dievs labu mums ir darījis. Eņģeļi vienkārši no malas noskatās, cik Dievs ir labs, un viņi var to teikt, jā, viņš ir tāds un tāds un tāds, bet viņi nav piedzīvojuši šo glābšanu, viņi nav piedzīvojuši šo pestīšanu, ko mēs varam piedzīvot, ka mēs saprotam, kādi mēs bijām samaitāti grēcinieki, un kā vispār Dievs mums uzlūkoja, un kā viņš vispār mūs ņēma vērā un vienkārši nesodīja uzreiz, bet kā viņš mūs pestīja un paņēma no šī netīrā stāvokļa un pārtaisīja par taisnajiem, par svētajiem. Tas ir tas, par ko mēs godinam viņu, bet viņi godinam vienkārši par to, ko viņi redz, kāds viņš ir. Arī pie Jēzus piedzimšanas parādījās eņģeļu pulks, un viņi godināja Jēzu un slavēja. Un viņi redz šo pasauli, ko Dievs ir radījis, un viņi zina, kāds gods viņam pienākas. Viņi zina, ka Jēram pienākas viss, tāpēc arī viņi saka, cienīgs ir Jērs, kas tika nokauts, saņemt spēku, bagātību, gudrību un stiprumu, godu un godību un svētību. Viņi ne tikai viņu godināja tad, kad viņš dzima, viņi arī bija viņam klāt, tad, kad viņš bija kārdināšanās, viņam kalpoja. Viņi bija klāt, tad, kad viņš bija Ģedzemanes dārzā un cīnījās lūkšanā. Bet viņi arī tagad viņu godina. Viņi ir nemitīgi
savus skatienus pievērsuši viņam, viņi ir viņa kalpi, viņi godina. Un kaut arī viņi nekad neiemantos to, ko mēs varēsim iemantot. To, kā mēs redzam šie 4 zvēri, 24 vecēji, viņi ir blakus tronim, viņi varēs kopā mājot, mēs būsim tā kā Dievs, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Eņģeļi nekad neiemantos to stāvokli, bet tomēr viņi godina. Viņi ir tie, kas kalpo. Jo rakstīts, vai tie visi nav kalpojoši gari, izsūtīti kalpot priekš tiem, kuri būs glābšanas mantinieki. Viņi ir mūsu kalpi. Un kaut arī Jēzus uz mazu brīdi bija veidots mazāks nekā eņģeļi, zemāks nekā eņģeļi. Viņš iemantoja visas lietas. Arī mēs uz brīdi esam zemāki nekā eņģeļi. Bet, kad tā, ka mēs nonāksim tur pagodināt, mēs būsim augstāki par nekā viņi, kas ir diezgan interesanti. Un treškārt mēs redzam, ka visa pasaule Jēru godina. Ne tikai tie, kas ir vistuvāk viņam tronim, un ne tikai šie eņģeļu pulki, kas ir apkārt un redz nemitīgi viņa godību, bet visa pasaule godina Jēzu, jo tālāk viņš redz. Un ikvienu radījumu, kas ir debesī un uz zemes un zem zemes, un tādus, kas ir jūrā un visus, kas ir tajās, es dzirdēju sakām, svētība un gods un godība un spēks, lai ir tām, kas sēž uz troņa un Jēram mūžīgi mūžam. Viss šajā radībā godina Dievu, viņš saka. Tie, kas ir debesīs, tas ir augšā, mēs saprotam, un es pieņemu arī varbūt domāts putni un zvaigznes un saule un vēl kaut kas. Uz zemes, šeit visi, kas šeit dzīvo. Zem zemes, tā ir elle, un jūra, kas ir apkārt ap zemi. Visi slavē šo pasaules valdnieku Jēzu, kurš sēž uz troņa, jo viņš ir tas, kurš valda. Un mēs redzam, katra šī grupa nedaudz citādāk slavē, bet viņi visi piemin šo Jēru. Pirmajā grupa slavē par to, ka viņš ir viņus izpircis un arī darījis par ķēniņiem. Otrā grupa slavē par to, cik viņš ir varens un spēcīgs un kāds viņš ir. Un trešā par to, ka viņš valda. Un pienāks tāds laiks, kad visi viņam zemosies. Lai arī cilvēki turas viņam pretī un pats saka, ka viņš nav. Pats saka, ka Dievs nav vai ka Jēzus nav bijis. Rakstīts, ka visi viņam zemosies. Filipiešiem 2. nodaļā. Tādēļ Dievs viņu arī ir augstu paaugstinājis un viņam devis vārdu, kas ir pār ikvienu vārdu. Lai pie Jēzus vārda ik viens celis liektos no tā, kas debesī, un tā, kas zemē, un tā, kas zem zemes. Un lai ik viena mēle atzītu, ka Jēzus Kristus ir kungs, Dieva tēva godībai. Un tas nav vienkārši runāt par to, pateikt ar savām lūpām, tu esi kungs vai Jēzus ir kungs, jo daudzkārt cilvēki šo pazemina tā teikt līdz pat glābšanai, ka, ja tu vienkārši pasaki ar savu muti, Jēzus ir kungs, tad tu esi glābts. Bet to var pateikt jebkurš, to var izlasīt jebkurš. Mākslīgais intelekts patiesībā to var izlasīt, viņš netiek glābts tāpēc. Bet te ir tiešām atzīt, ka viņš ir kungs tavā dzīvē, ka viņš valda, ka viņš ir valdnieks pār visu. Un ka tu neesi kungs. Tu neesi savas dzīves noteicējs. Viņš ir tas, kurš valda. Un visi to atzīst. Zini, kā ir interesanti, ka dabā ir saprotams, ka dzīvnieki visi to kaut kādā veidā saprot. Es nezinu, kā viņiem tas ir ielikts, bet viņi to saprot, ka Dievs ir tas, kurš valda pār visu. Savukārt cilvēks ir vienīgā šī būtne, kuri, labi, varbūt ne vienīgā, bet, jo vēlns un viņa eņģeļi arī, bet šeit no šīm redzamajām būtnēm vienīgie, kas saka, nē, es būšu valdnieks, nē, Dievs nav, nē, viņš nevalda. Ko tad viņš var izdarīt? Jo, piemēram, Ība grāmatā ir teikts, prasi no zvēriem, un tie tevi mācīs, un gaisa lidoņiem, un tie tev stāstīs. Vai runā uz zemi, un tā tevi mācīs, un jūras zivis tev paziņos. Kurš visos šajos nezin, ka tā kunga roka šo ir strādājusi, kura rokā ir ikvienas dzīvības dvēselē un visas cilvēces dvaša. Viņš saka, jebkur pavērs savu skatienu, runā ar visu, ko Dievs ir radījis. Viss tev pastāstīs, ka ir radītājs. Pats zeme, viņš saka. Un tas nav vienīgā vieta, kur Bībele runā par šādām lietām, kur ir šķietami nedzīvas lietas, viņām nav dvēseles vai arī nav dvašas, viņas slavē Dievu vai viņas liecina par Dieva darbiem. Piemēram, arī kurš tas bija? 12. psalms, liekas. 19. psalms. Debesis paziņo Dieva godību. Te jau viņš runā vairāk par to, kas ir radīts. Debesis jums pavēsta viņa roku darbu.
Diena dienai izteic runu, un nakts naktī pavēsta atzīšanu. Nav runas, ne valodas, kur viņa balss nav dzirdēta. Šis ir ļoti interesants pants, jo panti 3 patiesībā. Te runā par to, ka zvaigznes, saule, viss, kas ir debesīs, tas viss pastāsta par Dieva godību. Un šis ir pieminēts Romiešiem 10. nodaļā, kur ir teikts, ka evaņģēlijs ir sludināts pa visu pasauli, ka visi ir dzirdējuši, jo visiem ir pieejamas debesis. Viņš saka, nav ne valodas, ne balss, nav runas, ne valodas, kur viņa balss nav dzirdēta. Nav tādas vietas uz šīs zemes, kur nav redzētas debesis, kur nav redzēta saule, kur nav redzētas zvaigznes, mēnesis. Visiem cilvēkiem tas ir paziņots. Viņi redz Dieva godību, viņi redz, ko Dievs ir radījis. Un tad viņi izvēlas tā vietā pielūgt zvaigznes, kas ir ļoti muļķīgi, pielūgt sauli. Bet viņš saka, ka visiem ir redzams, visiem ir šī liecība, debesīs par to, ka ir Dievs. Visa pasaule runā par Dievu, slavē Dievu. Nehemijas 9. nodaļā, 6. pantā teikts, tu viens esi kungs, tu esi taisījis debesi ar visu to karapulku, zemi un visu, kas ir tajā, jūras un visu, kas ir tajās. Un tu tos visus pasaudzē, un debesis karapulks tevi pielūdz. Tad tās viss, kas tur ir, viss pielūdz Dievu. Un vienīgi cilvēki ir tie, kas domā, ka viņi ir tie, kas ir jāslavē, ka viņi ir kaut kas īpašs, bet tā nav. Arī mēs dziedam dziesmu par to, ka kalni un pakalni izlauzīsies dziedāšanā un visi lauka koki plaukšanās. Visa zeme slavēs Dievu. Viss, kas ir radīts. Es nezinu, kā to aprakstīt. Es zinu, ka cilvēki ir mēģinājuši kaut kādā veidā identificēt dažādas putnu dziesmas vai arī zvaigžņu mirgošanu vai vēl kaut ko, vai vaļu dziedāšanu ar to, ka viņi slavē Dievu. Varbūt, es nezinu. Bet mēs zinām, ka visi slavēs Dievu. Un beigās arī gribēju izlasīt 148. psalmu, kas tieši apliecina šo domu par to, ka visa pasaule ir radīta, lai viņi spētu slavēt Dievu. Mēs esam tam radīti, mūsu balsis tam ir radītas. Un pat ja mēs nevaram dziedāt, mums esam mēmi, mēs no sirdīs varam taisīt melodiju, mēs ar visu varam dziedāt. Man liekas, arī vienā psalmā bija rakstīts, ka viss mans ķermenis slavē tavu svēto vārdu, vai kaut kā tā. Neatcerieties, kā tu biji. Bet kaut kā tam līdzīgi, ka tu ar visu savu būtību slavēsi Dievu. Atradīsim pēc tam to. 148. psalms, viens no skaistākajiem psalmiem. Man patīk vispār, kā psalmu grāmata noslēdzas. Visi tie psalmi pēdējie ir par Dieva slavēšanu, un tur vienkārši dažādas kategorijas, kas slavē Dievu, dažādi veidi, kā tiek slavēts Dievs, dažādi instrumenti, kā jāslavē Dievs. Tas ir tas, kā noslēdzas. Un šajā psalmā rakstīts: slavējiet to kungu, slavējiet to kungu no debesīm, slavējiet viņu augstumos. Un tad vienkārši padomājiet nedaudz līdzi visas lietas, ko viņš piemin. Kas slavē Dievu? Slavējiet viņu visi viņa eņģeļi, slavējiet viņu visi viņa karapulki, slavējiet viņu saule un mēnesis, slavējiet viņu jūs visas gaismas zvaigznes, slavējiet viņu jūs debesu debesis un jūs ūdeņi, kas esat virs debesīm. Lai tie slavē tā kunga vārdu, jo viņš pavēlēja un tie tika radīti. Viņš tos arī ir nostiprinājis mūžīgi mūžam. Viņš ir devis lēmumu, kas netiks pārkāpts. Tā viņš runāja par debesu sfēru. Visi debesu sfēru slavē Dievu. Bet tālāk viņš aiziet zemāk. Viņš saka: slavējiet to kungu no zemes, jūs pūķi un visi dziļumi. Uguns un krusa, sniegs un tvaiks, brāzmains vējš piepildījums viņa vārdu. Es teloties, ka sniegs tur slavē Dievu. Es nezinu kā, bet sniegs slavēs Dievu. Vējš, tvaiks, viss. Kalni un visi pakalni, auglīgi koki un visi ciedri, zvēri un visi lopi, rāpuļi un lidojoši lidoņi, zemes ķēniņi un visi ļaudis, prinči un visi zemes tiesneši, gan jaunekļi, gan meitenes, vecie un bērni, lai tie slavē tā kunga vārdu, jo viņa vārds vien ir teicams, viņa godība ir pār zemi un debesi. Viņš arī paaugstina savu ļaužu ragu, visu savu svēto slavu, proti Izraēla bērnu, viņam tuvo ļaužu. Slavējiet to kungu!